daļa no veselības problēmām un arī citām dzīves problēmām ir saistītas ar to, ka mēs nedaram to, ko mums dzīvē vajadzētu darīt. Mēs darām, respektīvi strādājam kaut kādu darbu, tikai tāpēc, ka tur labi maksā vai nav citu variantu tajā vietā, jā, kur dzīvo. Pamatā tas viss ir par naudu. Strādājam kaut kādu darbu, kas nevisai patīk. Un ikdienā iedzenam sevi kaut kādā stresā, tādā stāvoklī, tādā saspringumā, spriedzes stāvoklī, kas absolūti nav veselīgi. Pēc savas dzīves pieredzes man šķita, ka man patīk bizness, un es gribu tikai ar biznesu nodarboties dzīvē. Un ilgu laiku tā es tiešām arī uzskatīju, un nav tā, ka man viņš arī nepatiktu. Man kaut kādā ziņā tas deva neatkarību, man tas patika, un likās, tas ir mans dzīves darbs, jā, un es pat neiespringu kāds biznes. Jā, savulaik man bija veļas mazgātuve. Tagad 12 gadi mums kopā ar mani biznesa partneri ir bizness Francijā, bet jau pēdējos gadus es sapratu, ka kaut kas nav kārtībā, un, protams, sākumā meklēju ārējos kaut kādus iemeslus, jā. Kaut kas nav, kāpēc nav vairs tādā prieka darīt to, ko darīju. Bet tad, protams, sapratu, ka tas viss ir tikai vienīgi iekšējs stāvoklis, un tad nāca tāds moments, kad veselībā sāka šķobīties. Likās, jau es saprotu, kā būtu pareizāk dzīvot, apzinātāk dzīvot, bet neskatoties uz to, reāli 2 gadi atpakaļ man kaut kā sākās lejupslīde. Neizskaidrojami fiziski simptomi, kuriem absolūti nebija nekāda, liekas, medicīniska pat skaidrojuma, tad vājums, tad vienkārši slimoju regulāri, tad bezspēks, tad muskuļu burtiski tāds, nav spēka muskuļos burtiski, tad elpot kļuva grūti. Un vēl visādas dīvainas sajūtas, fiziskas aktivitātes nevarēju, un beigās es atklāju, ka tas ir pavisam varbūt pat vienkārši, nervu sistēma. Pārslogota simpātiskā nervu sistēma, kas tādā veidā lika arī fiziskajam manam ķermenim reaģēt, un man burtiski jāsāk no jauna tagad mācīties dzīvot savādāk, jābūvē savā dzīve savādāk. Tad es mēģināju meklēt tos iemeslus, kas tad, kāpēc, Jā, un visu laiku šī iemesli veda uz šo biznesu, kur laikam jau sen bija skaidrs, kad pietiek. Bet es tāpēc turpināju domāt, man taču jābūt pateicīgam, tik lieliska iespēja. Man, vasarā man vispār bija daudz brīvā laika, ziemā mazāk, jo sezonas biznesa, pēc tam vēl vairāk sezonas biznesa, tas vispār ir perfekti, un ja spēja ar viņu nodrošināt visu gadu sevi iztiku, tad vēl jo labāk. Super, es mēģināju sevi visādi šādā veidā iedvesmot, bet tajos brīžos arī šķiet viss bija labi, es varēju pievērsties hobijiem, teātrim un arī pašizaugsmes lietām vairāk. Bet tad, kad nāca tie darbi, saprotu, ka vienkārši jāvar vaļā dators un jādara, vienkārši jau ir tāds besis. Iekšējā pretestība un ķermenis burtiski brēdz, pietiek. Bet prāts saka, veicīt, tev taču maksā, strādā. Ķermenis brēdz, pietiek. Tāda cīņa notika man visu laiku. Līdz
šim brīdim, var teikt. Principā jau 2 gadi atpakaļ es jau mēģināju, vai pat vairāk kā 2, 3 kaut kur šķietami pamest to biznesu. Jā, it kā es viņu atstāju fonā, jā, un baigi pat neiesaistījos, mēģināju nodeleģēt savus pienākumus, jā, citiem. Un darboties ar pašizaugsmes lietām vairāk, ar elpošanu, ar zemapziņu un strādāt ar cilvēkiem. Un baigie tādi mērķi bija glābšatīt visu pasauli un nesanāca, jā. Toreiz ieslēdzās ego, arī garīgais ego, plus bailes, kad tomēr es netikšu galā un nespēšu un nemācēšu un nenopelnīšu. Un bailes pamest tomēr to biznesu, jo tur tomēr kaut kāda garantija apakšā visu laiku bija. Nu, un tur, jā, beigās nesanāca. Tagad, teiksim tā, ir tāds šķietam īstāks piegājiens, un šis piegājiens, un šo piegājienu es mēģināšu veidot maksimāli patiesu. Maksimāli patiesu sev, un arī jums apkārtēji pasaulē jau labu laiku diezgan publiski runāju par visu kaut ko un par pašizziņas un ne tikai lietām. Bet, te es mēģināšu iet varbūt vēl dziļāk un vēl patiesāk runāt par sevi, savu ikdienu un savu stāstu un rādīšu jums, stāstīšu jums, kā man iet. Ja jums tas interesēs, piesekojat un vērojat, kā man klājās. Bet doma tāda, jā, kad es pamazām eju prom no savā 12 gadus ilgušā biznesa. Tas nav tā strauji, tas notiks pamazām. Un līdz tam momentam man ir jāsakārto sava jaunā dzīve. Kāpēc jums tas būtu jāzina? Jo man šķiet, ka daudzi tomēr joprojām dzīvo mākslīgi, neuzklausot savu iekšējo balsi, savu iekšējo dievu, neieklausoties sevi, savā ķermenī, ko viņš saka. Ne ego prāts, ko saka, bet savs ķermenis. Ir jānotic un jāuzticas, kad nekas slikts ar mums nenotiks. Kad mēs spērsim kaut kādus nopietnus soļus, arī šis solis var šķist ļoti nopietnas. No daudz maz stabilā atalgojuma es riskēju iet nezināmajā, kur vispār nav nejausmas, kā būs. Bet tas ir tas solis, par kuru man brēca mans ķermenis ilgus gadus. Armīn, sāc darīt to, kas tev ir jādara, ko tev patīk darīt. Un, ja godīgi, man nav absolūti vēl pilnīgi skaidrā bilde, kā es spēšu uzturēt sevi finansiāli un savu ģimeni. Bet es mācos noticēt sev, visumam Dievam, ka tas notiks. Tas nevar nenotikt. Ja ir pilnīga uzticēšanās un nav baiļu, tad nevar nekas aiziet greizi. Un tā jaunā niša, ko es gribu darīt, tas ir saistīts ar teātri, ar publisko vidi, teiksim tā. Pat jau gandrīz ir gatava mana pirmā mono izrādēs, gandrīz pabeidz viņu rakstīt. Kaut kad uz rudeni es vēlos arī to beidzot publiski parādīt. Tas būs stāsts par 2 balsīm manī. Par to gudro, vienmēr visu zinošo balsi, un par to otru, vienmēr kritizējošo un bļaujošo, nekam neticošo balsi. Šķiet, tas varētu arī uzrunāt jebkuru cilvēku, ja. Būšu priecīgs, ja
rudenī nāksiet vērot manu šo izrādi. Tas nebūs gluži parasts teātris, ne gluži parasts stāvizrādē, un tas būs kaut kas savādāks. Bet ja sekosiet man sociālos tīklos, tad noteikti arī sīkāku informāciju uzzināsiet. Ja. Tāpēc aicinu vienkārši sekot man, kā man iet, kā man klāsies šajā jaunajā dzīves posmā, kur es mēģināšu uzticēties pilnībā sev un darīt to, ko mana iekšējā balss, mans ķermenis saka darīt. Un skatīsimies, kurien tas viss aizvedīs. Katrs mans turpmākais solis, lai ir ar prieku, ar entuziasmu un ar vieglumu. Nu, arī tiem, kas kaut kādā veidā varbūt nokritizēs vai šausmās saķers galvā, ko tu dari. Arī tas ir viedoklis, jā, kā jau es iepriekš teicu, katram no mums ir vairākas, kā minimums 2, bet viņu ir ļoti daudz visādu subpersonu un mūsu iekšējo personības daļu. Un katrai tiesības ir būt. Protams, tas nebūs tikai teātris. Vēl pieminēšu, kad nākamnedēļ es startēju ar jaunu praksi, transformāciju teātris, festivālā Tuvums, 1. augustā. Nīteures pusē, ja kāds vēlās, var doties, ja vēl ir biļetes, protams. Un arī ar pašizziņas un pašizaugsmes lietām es nodarbošos, arī to pašu elpošanu turpināšu piedāvāt cilvēkiem. Un kas zina kādas vēl idejas, dažādās video formātā un vēl. Jā, tā kā skatāmies, kā nu man veiksies, gan ar transformāciju teātrim, kuram debija būs nākamnedēļ, un arī ar manu darbošanos uz skatuves un video formātā un pašizziņas un pašizaugsmes jomā, lai top un visiem izdodas realizēt savus sapņus un sākt viņus darīt tagad, jau tagad, nevis rīt. Čau!